tu esi gatavs. Jā. Jā, labvakar, cienījamie skatītāji. Šodien mēs nolēmām uztaisīt tādu mazu diskusiju par hokeja prognozēm, ko mēs prognozējam. Hokeja 2012. Jā, Stokholmā. No pirmā spēle pret Krieviju. Es lieku būs 3-2. Mūsēji uzvarēs 3-2. Un es domāju, ka varētu būt 6-1 uzvar Krieviju. Nu, labi. Pēc tam nāks 6. maijā spēle pret Vāciju. Pret Vāciju. Es lieku 2-1 Latviju uzvarēs. Es esmu baigais optimists, bet es vienkārši skatos reāli, jo šogad diezgan labs sastāvs mūsējiem un varētu labs rezultāts sastāvs mūsējiem. Jā, vāciešiem jau nav nekādas īpašās laikas. Es domāju... Kā Jāva bija, kur dabūja kaut kādā čempionības pāris gadiem, kaut kādu 4. vietu vai ko? Jā, pagājuši gadu laikam nē, bet... Aizpagājušo. Jā, 2010. Tas bija vairāk kā Jāva. Nu, varētu 3-4 Latviju uzvar. 4-3 Latviju uzvar. Jā, 3-4, jā. Tā bija pret Itāliju. Kāds domā? 8. maijā pret Itāliju. 4-2 mūsēji uzvarēs. 4-2. Kā jau es teicu, baigais optimists esmu. Paziet, pēc pirmām 3 spēlēm it kā 9 punkti mūsēji. Tā ir labi. Baigais optimists. Nu, es domāju, 1-7 Latviju uzvar. Nu, 7. Pamatīgi tos makaronus izpucēsim. Jā. Tad ir 10. maijā pret Čehiju. Nu, tur mūsēji pamatīgi dabūs. Dabūs iekšā. Es lieku kaut kādu 2-6. Zaudējums, jā? Jā, zaudējums. 2-6. Viņi pirmajās 3 spēlēs mūsēji visi spēki izliks un nāks Čehiju un mūsēji vietīgi samisēs. Nu, es domāju, pret Čehiju varētu nospēlēt normāli, bet arī zaudēsim ar 0-3. Jā, paliksim sausā šoreiz. Tad pret Norvēģiju, ko tu 12. mājas, Norvēģija. 2-1 mūsu jau uzvar. 2-1 mūsu uzvar. Nu, pagaidām tikai viens zaudējums pēc tavas tāpūs. Jā. Un es domāju, ar Norvēģiem... Jo viņiem tas spēlētājs, kā viņu sauc, tas NHL kaut kāds... NHL nebija KHL, Torresens. Viņš agrāk NHL spēlēja KHL, Torresens, jā. Bet 2-1 mūsiem, man liekas, uzvarēs. Es varētu domāt, ka būs 2-5 Latviju uzvar. Jā, tad pret Dāniju, pret Kalsbergiem. 14. mājas, Dānija. Dānija ir jāuzvar. Mūsu uzvarēja pārbaudas spēlēs 2. Jā, šogad bija. Un tavs rezultāts? 3-1 mūsu uzvar. Pagaidām tikai viens zaudējums pēc tavas tapuls ir baigais optimists. Nu, pret Dāniju es domāju, mēs varētu zaudēt ar 2-3. Nu, labi, jā. Jo Dānija pēdējā laikā dikti progresē. Jā. Un tad pret Zviedriju 15. maijā. 15. maijas Zviedrija pēdējā spēle apakšgrupā. Tur arī izšķirsies, par ko mēs spēlēsim 4. finālā. Ja pasties, kā es prognozēju, pārsvarā visus uzvar, tikai viens zaudē. Tad mūsēji tiek tālāk 4. finālā, jo vienkārši mūsēji uzvar, viņi spēlē pret vājāk komandu 4. finālā. Nu, es lieku 15. maijā pret Zviedriju, zaudējums 2-5. 2-5 zaudējums, nu, te beidzot, 2. zaudējums. Zviedriem un Čehiem mēs pakāsim. Un pret Zviedriju, es domāju, arī pamatīgi mēs norausimies, bet rezultāts kāds varētu būt 4-1 mēs zaudējam. 1-4, jā. Jā. Un tā. Un beigās pēc manām prognozēm cik punkti sanāk? Daudz, jā. 3, 6, 9, 12, 15 punkti. Būsim bļets, kaut kas nereāli. Pēc manas 3, 6, 9 punkti, tikai 3 uzvaras. Tagad 3. Jā.
Nē, 6. Nē, reku 3, 6, 9. Jo pie zaudējumiem izveikli. Jā, tik tālu. Jā. 9. Un Es lieku 15 un 9. Es domāju, ka ceturtajā finālā mums jau varētu spēlēt, kur Kanāda vai Somija. ceturtajā finālā. Kā domā, kāda būs vieta čempionāta beigās Latvijai? 6. vai 7. Es šogad spēlējām 6. vai 7. 6. vai 7. vieta. Es domāju, ka varētu būt labs čempionāts bez 8. līdz 10. Kā jau es atkārtoju, es laiku diezgan liels optimists, bet šogad arī tas sastāvs par 95% ir gandrīz tāds ideāls. Nav Ivanāns, nav Karsums, nav Ivanāram ģimenes problēmas, viņam tur sievu jātiek galā, jāsavalda. Karsums, superslaiks sakāps galvā. Sprukts saņēmies. Spruktam pagājušo sezonu bija tas pats, kas Karsumam. Jā, viņa bija nogurums tāds baigais. Šogad Sprukts jūtās tāds baigais. Respekt. Jā. Un Dārziņš, tā vēl tā ietodām, rehabilitācija. Viņš visu sezonu nespēlē. Un kā tu domā, kas varētu būt rezultatīvākais mūsu izlasē? Rezultatīvākais? Tā. Es nebūšu tā kā vispārējie, kur domā kaut Miķels, es domāju kāds cits. Sprukts vai Daugavniņš, es domāju. Jā, Sprukts vai Daugavniņš. Sprukts vai Daugavniņš. Pēc punktiem tieši. Sprukts, Daugavniņš. Un pēc punktiem es domāju, ka varbūt šajā čempionātā varētu atvērties Gīns Meija un Sprukts arī. Meija un Sprukts. Sprukts, man liekas, arī varēs uztīt samest rips. Tas vajag, man visai tik 4. finālā. Jā. 4. finālā uzvarēt Somiju, un tad tik pusfinālā, kur pamatīgi atbraukas kaut kādiem Zviedriem vai Čehiem. Domāju, ja mēs... Tas jau beig tālu nākotnes, zin kā. Un kā tu prognozētu pirmo, tagad lielo to trīnieku? Pirmā, otrā, trešā vieta. Jā, čempionātā. Kas būs medaļa? Es domāju, Somi šogad atkal paņems čempionu. Jā, bet kā tu viņus sastādīsi pēc vietām? Somi pirmajā vietā. Jā, Somi. Kad finālā viņi spēlētu ar Zviedriem. Zviedrija kā otrā. Trešā, un kaut kādā, es domāju, trešā. Krievija vai Čehija. Bet, ko tu izvēlies? Viņam? Jā. Es lieku uz Čehiju. Uz Čehiju. Jo Krievi arī nestabili spēlē. Jauns treneris, tur sastāvs arī tāds diezgan izjūtās. Es par čempioniem. Šogad izskatās, ka varētu būt Kanādas gads, kad viņi paņem čempionu. Jā. Kanāda pirmajā vietā. Jā, otrajā, kā tu minēji, varētu būt Zviedri. Un trešajā vietā es liktu Krieviju. Ziniet, ka pagājušo sezonu NHL Zviedrijas spēlētāji cik bija NHL. Ļoti daudz. 69 piku, kur rakstīts. Kad tu mēs 69? Mums tikai viens vai divi. Mums tikai divi. Daugavniņš, Bārtulis, vēl ir Ivanāns, Kulda. Bet viņiem vēl tālu. Kuri vēl tāpatās netiek pamatsastāvā pāris spēles nospēlēt, tad 2 mēnešus paspēlēt Farm klubā. Pēc tam atkal tiek uz NHL, tad vēl pāris spēles nospēlēt un atkal uz Farm klubā. Zviedriem 69 spēlēt. Krievijā bija kaut kādi 45, man liekas. Būs mīnus. Kaut kas 45. Jā, tas tā fani īsumā. Kanādiešiem ir 100% visi spēlētāji, kamēr tas ir. Jā, tad ar to varam beigt.